Noejot pusceļu Smiļģa ielas garumā, gandrīz katrs sastaptais Smiļģa ielas iedzīvotājs savos stāstos pieminēja teātra muzeju, Eduarda Smiļģa māju. Un tas patiesi ir šīs ielas un arī iespējams visa Āgenskalna centrs. Smiļģa muzejs vēl atrodas uz kādreizējās Švarcmuižas zemes, bet šķērsojot Bāriņu ielu jau esam Graumuižā. Smiļģa ielas kreisajā pusē līdz 1920. gadiem atradās Rīgas Bāriņu nama īpašumi, ko vēlāk pārņēma Rīgas pilsēta. Ielas galā pie mazās Nometņu ielas zemi nopirka Latvijas laika lielākais kokrūpnieks Ēriks Tomkēvičs. Eduarda Smiļģa 43. Kādreiz šeit bija pusotra stāva koka māja, diezgan eleganta, bet laika zobs paņem arī viņu. 1935. gada Tomkēvičs pasūtīja inženieram Egonam Stangiem savrup māju savai ģimenei un saviem piederīgiem. Kaut inženieris Egons Stanges strādāja diezgan robusti, šī ēka parāda to konstruktivismo stila īpatnības, jo konstruktivisms, kas aiziet vairāk uz smagu, vācisku tādu rūpniecisko konstruktivismu. Eduarda Smiļģa iela 52 un 54. Līdz 1926. gadā šeit bija Malkas plats un faktiski koku materiālu plats, ko uzturēja tirgotāja Livšica ģimenē. Livšica meita Zāra Livšica pasūtīja Pāvlam Kleveram divas interesantas ēkas. Viena no tām ēkām, Eduards Smiļģa 54, Pauls Klevers projektē kā Bidermēra stilā, eļā baroka ēku, bet otro ēku ļoti īpatnēja, Eduards Smiļģa 52, sastāv no divām daļām. Viena ir tāds tā kā klasiska konstruktivisms, un otra daļa ir art deco. Šīs tornis un šīs frontons, viņš faktiski līdo gaisā un liekas, ka konstrukcija ļoti vienkārša un viegla. 25 gadu atpakaļ mēs samainījāmies ar dzīvokļiem un mēs iegājām šajā dzīvoklī. Tajā brīdī, kad mēs samainījāmies, tad visi, protams, mainījās ar labierīcībām. Mums tas dzīvoklis bija bez labierīcībām, ar krāsnes apkuri. Bet kaut kā mēs tā pielāgām. Mēs bijām jauni, toreiz mums bija daudz spēka, mēs varējām paši kurināt. Un tad laiki mainījās, un tad sāka visi mūs apskaust. Jā, jums tagad ir labi, jums vairs nav tik daudz jāmaksā, jums ir krāsnes apkure. Es nezinu, es esmu tā pieradusi, ka es neko pa citu nevaru iedomāties, ka es kaut ko varētu mainīt. Mēs tā savā starpā ar kaimiņiem esam draudzīgi. Jūs jau sen dzīvojat šajā mājā? No augusta, jā. No augusta mēs dzīvojam. Un no kurienes jūs pārcēlāties? Talsi. Talsi. Nu tad jājautā uzreiz, vai jūs te jūtaties kā kalnā, Āgenskalnā? Mums ir 9 pakalni Talsos. Tā nosacīt, teiksim. Man liekas, ir labi tas, ka te ir parks tieši blakus. Tas ir tik daudz dod. Āgenskalna tirgus, pats saviem pats tirgus, vai ne? Māras dīķis tik skaists. Tas tieši ir mums, kur viens iet regulāri baro, viņas vasarā pīls tur. 10 minūtes un mēs esam centrā. Ja arī kādreiz nav naudas, tad var aiziet ar kājām. 20 minūšu laikā. Vasarā mēs gājām, tāpēc, ka brīžtīgi smuki, kad iet pāri vakarā, tas tilts dzelzceļa spīd un ir labi. Tā ir tāda veca māja? Diezgan veca. Bērniņās varēja atrast krievu laiku nažus. Un vecas monētas daudz. Vienu atradām, kurai ir 100 gadu. Šogad palika. Kārlis mācās tepat netālu Friča brīvzemnieka pamatskolā Zeļļu ielā. Un kopā ar klases biedriem no 5. B viņiem līdzīgi kā citu paudžu puikām ir savas ziemas spēles. Dažreiz mēs arī ejam uz slidotavu tur, kur tas sporta stadions ir lielais. Tas ir Uzvaras parks, tur ir arī slidotava un tur arī slēpot var. Mēs vēl te parasti nākam ziemā, mēs tā spēlamies, kāds taisa kādu frontflipu, salto, un kāds savu taisa gradusnieku, kad pats savu ar galvu sniegā jāmet. Un es arī to parasti daru, jo man tas ļoti patīk. Grafa Muižas teritorijā dažas pilsēta rezervējuši savai būvētē, uzbūvēts vairākas skolas, arī skola pie Zeļļu ielas, un 1912. gadu
Eduarda Smiļga iela 48. māja bija paredzēts uzbūvēt pirti, bet tā kā Rīgas pilsētē pietruka līdzekļi, šo pirti būvniecību pabeidz tikai 1927. gadu. Vēlāk, protams, pirti zaudēja savu nozīmi, jo daudziem bija jau vannas vai citi labi iekārtojumi šī rajonā, un 1936. gadā šo ēku pārbūvēja par jauktu tautību pamatskolu. Smiļģa iela droši vien drīzāk ir tāda varavīksne. Vismaz man, tāpēc, ka parasti es dzīvoju tajā pa vidu, un man Smiļģa iela gandrīz varētu teikt sākās ar to arku Smiļģu muzeju. Nezinu, pēc tam man tā kā pirmais reiz košā ir tā koša tāda dzeltena māja man blakus. Rudenī ir tie vīteņa augi, kas ir tumši sarkani, un tad vienmēr patīk iet garām kādas smaržas vairāk, kādas tur cep. Nezinu, sīpols, kāds atkal, nezinu, jā, un tu vari justies mazliet vairāk kā ģimenē, kā tad, ja tu dzīvotu centrā vai, es nezinu, kādā vietā, kur tev būtu bail vienkārši dzīvot. Pašu sākumu Smiļģa mājai mēs varam redzēt mūsu ekspozīcijā. Te ir viens no fotoattēliem 20. gadsimta sākumā. Smiļģa tēvs nopērka koka māju piepilsētā, kā toreiz sacīja, nevis Āgenskalnā, bet Hāgenskalnā, Dorotejas ielā. Šobrīd muzejam ir dalītā adrese. Smiļģa iela 37, 39. Bet Smiļģa tēvs nopirka māju ar 39. numuru. 37. numurs ir sētas māja, kuru uzceļ kaimiņš Valmans. Un, lai viņš šo sētas māju varētu uzcelt, viņam ir apkārtējo kaimiņu atļauja jāpalūdz. Arhitekts Konstantīns Pēkšēns Valmanim projektēja 3-stāvu mūra namu, bet 20. gadu beigās viņa mantinieki ēku pārdod Eduardam Smiļģim, un arhitekts Ernests Štālbergs to pārbūvē renesanses laika itāļu palāco stilā. Tas ir ļoti reprezentabls nams. Un te vairs nav nekā no tās koka namiņa vienkāršības, kur bija tā baložu būda un kur varēja redzēt pāri pļavām Daugavu, un kur pļavā puikas gāja lasīt puķītes un bēga no pļavas sarga pāri upītei. Šis ir cienījams nams. Te no dažām labām interjeru detaļām, kas ir palikušas pāri. Mēs varētu sacīt, ka nams visu laiku ir bijis ārkārtīgi teatrāls, jo šeit kopā savijas gan teātra dekorācija, gan ļoti unikālas, vecas, īstas lietas. Piemēram, šeit stūrī mums ir tas marmora galdiņš, kuru Smiļģis ir nopircis Sūtrupē. Leģenda ir, ka viņi abi divi ar draugu Edvardu Virzu tai Ūtrupē ir iegādājušies 2 galdiņus no ūtrupējumā barona Borha pils Krāslavā, un ka šo galdiņu virsmā ir iestrādāta Itālijas marmoru kolekcija. Tepat blakus ir krēsls no Smiļģa laikiem, tikpat labi tā var būt Dailes teātra dekorācija. Tātad šis ir Eduarda Smiļģa kabinets. Kādreiz Ziedonim bija tāds ļoti skaists teiciens – man labvēlīgā tumsa. Vieta, kur var koncentrēties. Te ir Smiļģa grāmatu plaukti. Un centrā uz šī kabineta ļoti lepnās grīdas. Pirmajā mirklī varētu likties, ka tas zīmējums gluži kā renesanses laika pilīs būs no lepnām frīzēm, no parketa, bet īstenībā tas ir tikai krāsots finieris. Pie šī galda Smiļģis ir sēdējis savā kabinetā Dailes teātrī. Šobrīd mēs atrodamies Eduarda Smiļģa ziemas dārzā. Tagad mēs šo telpu saucam par puķu istabu. Šeit bija arī Smiļģim viņa iecienītā kaktusu kolekcija. Viņam šeit ziedēja Pusnakts karaliene. Pusnakts karaliene ir arī mums šeit tagad. Un tad, kad Pusnakts karaliene ļoti īsu mirkli zied, dažas dienas,
Tad Smilģis aicināja savus kaimiņus skatīties, kā zied pusnakts karaliene. Smilģa laikā telpas vidū grīdas nebija, jo ziemas dārzs sniedzās 2 stāvu augstumā. Kara laikā namā trāpīja bumba un ēku pilnībā atjaunot Smilģim neizdevās. Režisora mūža nogalē nams bija uz sabrukuma robežas un pēc viņa nāves ģimene māju pameta. Ēku vēlējās pārņemt uzņēmums Zaprība jeb Rietumu zivs, bet iejaucās Teātra darbinieku savienības priekšsēdētāja aktrise Lidija Freimane. Ministru padome namu piešķīra Teātra darbinieku savienībai un Smilģa māja faktiski tika uzcelta no jauna. Namā saglabāts tikai Smilģa kabinets un skatītāja zāle ar skatuvi. Diemžēl zālē nevarēja atjaunot Hermaņa Grīnberga nepabeigtos griestu gleznojumus. Tāpēc mākslinieki izveidoja jaunus Smilģa lielo inscenējumu piemiņai. Eduarda Smilģa teātra muzejs vēra durvis 1976. gadā. Uz šīs pašas skatuves, kas ir miniatūra Dairas teātra skatuve ar visu prosceniju, šeit mēs esam spēlējuši abi Otello. 10 reizes esmu uz šīs vietas atkārtojis monologu. O, skaistais, nelaimīgās zvaigznes bērns. Neder, viņš teica, tas tā nav. Tagad es būšu Otello, tagad tu skaties. Tad viņš atnes no savu kabinetu zirga deķīti. Viņš teica, Otello ir ar togu. Uzmet lūdzu deķi. Tad skaties pie griestiem, viņš teica. Es atceros, šajā pusē bija noteikti Pērs Gints, kur viņš loba savu sīpolu. Tad Smilģis teica, tu redz, kā loba Pērs savu dzīvi. Ir ļoti interesanti skatīties, kā apmeklētāji to visu uztver. Ienākot zālē, viņi gandrīz visi pacēla galvu augšā. Protams, tie griesti ir ārkārtīgi grezni. Un viņi izdara to vingrinājumu, ko Smilģis it kā ir licis priekšā. Nostāties taisni un paskatīties aiz horizonta līnijas.